Laipni lūdzam programmā Laimīgas ģimenes noslēpumi. Partnera izvēles galvenie kritēriji. Galvenais noslēpums ir tas, ka pirms mēs ar kādu iepazīstamies, mums jāiepazīst pašiem sevi. Tieši zināšanas par savām labajām īpašībām un trūkumiem, par savu intelektuālo, sociālo un finansiālo stāvokli palīdzēs mums orientēties un izvēlēties atbilstošu partneri. Lai izvairītos no tipiskiem slazdiem ceļā uz laimīgu laulību, es aicinu jūs uz semināru atbilstības kritēriju partnera izvēles laikā. Šajā programmā skatieties, Ja tu sevi nicini, tad kāpēc tev šķiet, ka kāds tevi mīlēs? Tevi cienīs, mīlēs un godās tikai tad, kad tu mīlēsi, cienīsi un godāsi sevi. semināra tēma atbilstības kritērija izvēloties partneri. Tātad, ģimeni nav radījuši cilvēki. Ģimene ir Dieva radīta. Galvenais ģimenes celtniecības arhitekts ir radītājs. Laulība ir Dieva griba. Pirms uz šīs zemes parādījās cilvēki, pirms Ādama un pirms Ievas, Dievs plānoja cilvēces vēsturi uz planētas Zeme. Ģimene ir cilvēces vēstures pirmavots. Ja ģimene ir droša un stipra, tad arī sabiedrība būs stipra. 1. Mūzus, 2. nodaļa, 18. pants. Un Dievs tas kungs sacīja, nav labi cilvēkam būt vienam, es tam darīšu palīgu, kas atbilstu viņam. Nav labi cilvēkam būt vienam. Dievs neradīja cilvēku vientulībai. Dievs radīja cilvēku savstarpējai saskarsmei. Un tālāk teikts, es tam darīšu palīgu, kas atbilstu viņam. Sieva ir palīgs, taču palīdzība ir reāla tikai tad, ja pastāv atbilstība. Neatbilstība dara palīdzību neiespējamu. Tāpēc Dievs radīja Ādamu un deva viņam nopietnu uzdevumu uzkopt un sargāt ēdenes dārzu. Dievs deva viņam bausli, augļoties un vairoties, ieņemt un valdīt pār zemi. Jeb citiem vārdiem būt par šīs zemes saimnieku, un cilvēks nav spējīgs to izdarīt viens. Visa zemes vara pieder ģimenei. Dievs deva bausli, augļojieties, taču vienam tas nav pa spēkam. Vairojieties, ieņemiet un valdiet pār zemi. Vienkāršāk izsakoties, varas un valdības groži pieder ģimenei. Tātad laulība ir Dieva griba, un ģimene ir cilvēces vēstures pirmavots. Jebkuras sabiedrības pamats, kā arī varas ietekmes instruments. Vientulība ir graujošs spēks, bet Dievs radīja cilvēku saskarsmei. Vienatnē mēs nespēsim tikt galā ar Dieva dotajiem uzdevumiem, neskatoties uz to, cik ģeniālas būtu mūsu spējas. Citiem vārdiem, Dievs sākotnēji paredzējis sievu kā palīgu, bet palīdzība ir reāla tikai ar nosacījumu, ja pastāv atbilstība. Atbilstībai piemīt spēks radīt, bet neatbilstībai piemīt graujošs spēks. Lūk, kāpēc, kad mēs runājam par partnera izvēli, mums jāzina, cik ļoti mēs atbilstam viens otram. Kādus etapus Dievs mums piedāvā? Pirmais etaps ir partnera izvēle. Šeit vietā būtu šāda tēze. Pirms iepazīties ar topošo līgavaini, nepieciešams iepazīt pašam sevi. Tas ir pašnovērtējums, kas atbild uz jautājumu, kas es esmu. Mums jānovērtē sevi intelektuāli, garīgi. Gribiet jūs to vai nē, bet mums jānovērtē sevi arī sociāli. Mums jānovērtē sevi no visiem aspektiem un jāizveido savs pašportrets, kurā jāiekļauj savas garīgās spējas,
kā arī sociālais un finansiālais līmenis, vai jums tas patīk vai nē, kā arī vecums. Tas viss veido mūsu pašportretu, jo atbilstoši maniem resursiem un manam potenciālam es meklēšu atbilstību. Vērtību skalu veido tieši personīgais potenciāls. Man jāzina, kādā dzīves līmenī es atrodos. Neskatoties uz to, vai jums tas patīk, visa dzīve ir sadalīta līmeņos. Ir cilvēki, kuri atrodas augstākajos līmeņos, tāpat pastāv arī margināli līmeņi. Pastāv vidējais iztikas un augstas iztikas līmeņi. Gribiet vai ne, bet katram līmenim ir sava kultūra, katrā līmenī ir savas prasības, katrā līmenī pastāv savi standarti. Un mums jāzina sava cena. Mums jāveic reāls pašnovērtējums, lai es varētu izstrādāt vērtību sistēmu atbilstoši savam potenciālam. Es noteikšu atbilstību skatoties uz sevi, jo katram putnam jāizvēlas partneris no savas sugas. Atkārtoju. Ērglim būs daudz vienkāršāk un dabīgāk saistīt savu likteni kopā ar ērgļu mātīti. Tāds ir Dieva plāns. Radīsim cilvēkam palīgu, kas viņam atbilstu. Mums jāzina sava daba, lai mēs spētu katrai radībai atrast otru pusīti. Nākamais, kas mums jādara, ir jāiemīl sevi. Ja tu gribi kādu mīlēt, tev vispirms jāiemīl sevi. Ja tu sevi nicini, tad kāpēc tev šķiet, ka kāds cits tevi mīlēs? Tevi cienīs, mīlēs un godās tikai tad, ja tu mīlēsi, cienīsi un godāsi sevi. Tas ir Dieva dots bauslis. Mīli savu tuvāko kā sevi pašu. Es varu mīlēt savu tuvāko tikai tad, kad esmu iemīlējis pats sevi. Tā nav lepnība vai sevis paaugstināšana, tā ir pašcieņa. Iemīlēt sevi nozīmē dzīvot ar veselīgas pašcieņas apziņu, bet ja tev ir kauns pašam par sevi, tad ir par agru precēties. Taču, ja tu vēl joprojām kautrējies sasveicināties un kaunies no savām pumpām uz sejas, tad vēl ir par agru, paaudzies. Mums jāparāda sevi kā pilnvērtīgu personību, un ar šādiem cilvēkiem būs viegli dzīvot. Tālāk programmā skatieties. Mīlestība nav sots vai noziegums. Mīlestība ir appusīgums un laime. Laipni lūdzam programmā Laimīgas ģimenes noslēpumi. Semināra tēma atbilstības kritērija izvēloties partneri. Ar ko sākas partnera izvēle? Pirms iepazīties ar topošo līguvaini, uzmanīgi iepazīsti pats sevi. Sevis iepazīšana. Tikai apzinoties savus resursus, tu spēsi izveidot vērtību skalu un saprast atbilstības principu. Izveidojot savu pašportretu, nepieciešams reāls pašnovērtējums. Savā minimālajā pašportretā tev jāiekļauj tas, kādā draudzē tu ej, jo viss sākas ar garīgiem jēdzieniem. Jo, kad mēs sakām, kāda atšķirība, viņš iet baptistu, bet es katoļu draudzē. Atšķirība ir tā, ka reizi visi būs vai nu katoļu vai baptistu draudzē, vai vispār nekur. Bez tā, šī izvēle pēc laulībām maksās smagas cīņas, jo garīgās cīņas ir visbīstamākās un smagākās. Lūk, kāpēc uzreiz nepieciešams izveidot šo pašportretu. Mūsu personīgais potenciāls palīdz mums izveidot mūsu vērtību skalu, kā arī saprast, kas mēs esam. Mums jāzina, kas mēs esam, jo citādi mēs varam palaist garām savas vēsturiskās iespējas. Katram putnam jāizvēlas savas sugas pārstāvis. Gribi vai negribi, tev jāzina sava vērtību skala. Un tev jāpārdod sava prece par savu cenu. Pirms es kādu iemīlu, man jāiemīl pašam sevi. Ja tu necieni sevi, neviens tevi necienīs, jo nepilnvērtības komplekss dara cilvēku nevērtīgu. Nepilnvērtības komplekss dara cilvēku nožēlojamu.
par tādu, kurš visu mūžu kādam cenšas kaut ko pierādīt, bet nevajag neko pierādīt, vienkārši esi. Kāds pierāda, ka viņš ir skaists, bet nevajag pierādīt, vienkārši esi skaists. Cilvēks ar sagrautu pašcieņu cenšas pierādīt, ka viņš ir gudrs, pierādīt, ka viņš ir garīgs, ka viņš gūst panākumus. Ziniet, tā ir mokpilna dzīve. Visiem visu pierādīt. Esi tas, kas tu esi, un viss būs kārtībā. Atslābinies, un tavi apkārtējie arī atslābs. Šie nožēlojamie cilvēki visu skaitina ar to, ka nepārtraukti lielās, lai arī viņiem to neviens nav lūdzis. Viņi slimīgi reaģē uz jebkādu kritizējošu piezīmi. Mani apvainoja. Nomierinies, mēs taču pajokojām, kas ar tevi? Ja tu mīli sevi, tu mīlēsi arī citus. Citus mīlēt var tikai tas, kurš mīl pats sevi. Es nerunāju par egoismu. Atkārtoju, ka mēs izvirzām šo punktu tikai tad, kad esam izveidojuši reālu pašnovērtējumu. Ko nozīmē iemīlēt sevi? Tā ir pateicība Dievam par visu to, ko Dievs tev ir devis. Tavi talanti un spējas, iekšējās, garīgās un vēl visādas citas dotības. Tādējādi es saku, Dievs, paldies tev par to, ka neesi mani apdalījis. Kādreiz es pārdzīvoju par to, ka esmu metru garš kopā ar cepuri. Kā lai es kļūstu, piemēram, 1,85 centimetrus garš? Bet pēc tam es redzēju, ka ir pietiekami daudz laimīgu mana garuma cilvēku. Mums jāpaskaidro pašiem sev, jo cilvēka būtība ir daudz svarīgāka par viņa ārieni. Beidziet konfliktēt paši ar sevi. Atrodiet harmoniju paši sevī. Iemīliet sevi. Iemīli sevi tādu, kāds tu esi. Tālāk programmā skatieties. Viņš pīpē, dzer, bet es precēšu viņu, jo varbūt mana mīlestība viņu no tā atbrīvos. Neizmanto laulību kā sviru, ar kuru varētu izmainīt cilvēka raksturu. Laipni lūdzam programmā Laimīgas ģimenes noslēpumi. Semināra tēma atbilstības kritērija izvēloties partneri. Partnera izvēle ir garīgs lēmums. Gars ir intuīcija, sirdsapziņa un zemapziņa. Un es šeit gribētu uzsvērt pirmās divas sastāvdaļas - intuīciju un sirdsapziņu, kurai mūs būtu jākontrolē. Un šeit būtu vietā šāda tēze. Mīlestība bez appusīguma ir sods, bet appusīgums bez mīlestības - noziegums. Mīlestība bez appusīguma ir sods. Tu mīli, bet nav appusīguma. Tu sodi sevi. Tie ir briesmīgi pārdzīvojumi un briesmīgas sajūtas. Taču tas viss nav tik briesmīgi. Tu vēl vari laicīgi aiziet prom no šī apsūdzēto beņķa. Briesmīgākais ir tad, kad ir appusīgums bez mīlestības. Ja tu zini, ka mīlestības nav, tad kāpēc tu tiecies? Ja tu zini, ka nemīli, tad kāpēc dāvini dāvanas? Ja tu zini, ka mīlestības nav, tad kāpēc tu centies apvārdot? Pēc tam pametīsi un teiksi, es jau tikai pajokoju. Cik ir šādu pamestu un sagrautu likteņu? Cik ir vīlušos meiteņu? Cik daudz ir vīlušos puišu, ar kuriem spēlējās? Mīlestība nav sots vai noziegums. Mīlestība ir appusīgums un laime. Dievs valda pār mūsu emocijām. Nekad nekautrējies vēlreiz pārbaudīt savu jūtu patiesumu zemapziņas līmenī. Labi, tev izlikās, ka cilvēks tev izrādīja kaut kādas simpātijas, bet tas nenozīmē to, ka jums būs garantētas kāzas. Tikko iedzēri tēju un jau skrien precēties. Manuprāt, šeit ir saulēcīgi jābremzē, kamēr neesi uzskrējis virsū grābeklim. Vēlreiz pārliecināties šajā jomā nenozīmē būt pazemotam vai aizvainotam. Atcerieties, ka mīlestība nekad neapstājas. Mīlestība nav dzirkstele. Mīlestība ir dziļa un konkrēta sajūta. Kas var sagaidīt jauniešus ceļā uz laulībām? Pirmkārt, pārspīlēta pateicība par uzmanību. Atbrīvojies no nepilnvērtības kompleksa un nepārspīlē pateicību par tev izrādīto uzmanību.
Otrais slasts ir bēgšana no mājām. Jaunieši izmanto laulības kā iespēju izrauties no nelabvēlīgām ģimenēm. Tā ir kā izeja no uguns. Un pirmais kavalieris kā atbrīvotājs. Trešais slasts ir žēlums. Mīlestība un žēlums nav viens un tas pats. Tev kļūst žēl neveiksmīga un nekam nederīga cilvēka, un tu saki, es viņu pažēlošu un apprecēšu viņu. Atceries, ka tu viņu tagad žēlo apprecot viņu, bet viņš tevi nepažēlos, kad pametīs jūsu laulību, jo aiz žēluma slēpjas ļaunie gari. Ja gribi palīdzēt, tev jābūt žēlsirdīgam un līdzjūtīgam. Viņš pīpē un dzer, bet es precēšu viņu, un varbūt mana mīlestība viņu no tā atbrīvos. Ja tu tici, ka Dievs var izdarīt brīnumu viņa dzīvē, tad lūdz par viņu, lai viņš atbrīvojas jau pirms laulībām. Neizmanto laulību kā rakstura izmainīšanas sviru. Mīlestībai nav nekā kopīga ar žēlumu. Žēlums ir mēģinājums atjaunot attiecības bez mīlestības. Kad mīlestības nav, žēlums imitē mīlestību. Nākamā doma – augsts un sautīgs aprēķins, jeb kompromiss. Kad vispirms tiek ņemtas vērā finansiālās un sociālās intereses, karjera un nodrošinātība. Tas ir aprēķins ar mīnusa zīmi. Nākamais slasts – kritiskā vecuma noteikšana, pārsteigšanās. Bailes palikt vienai. Pārsteidzīgi lēmumi novedīs pie pārsteidzīgām laulībām. Es saprotu, ka dažiem jau ir 28, kādam 33, bet citam 38 gadi. Bet atceries, ka ja tu precies savu baiļu dēļ palikt vienai, tad vēlāk tu atcerēsies, cik laimīga biji, kad biji viena. Nevis tagad, kad esi nonākusi verdzības, vardarbības un cietsirdīga terora apstākļos. Pirms nāks īstais cilvēks, velns noteikti parūpēsies par to, lai pie tevis atnāktu neīstais cilvēks. Un šis neīstais cilvēks būs kā atbilde uz tavām lūgšanām, bet tā būs ilūzija. Tālāk. Tipiskā atriebība. Citiem vārdiem, tev izdevies neveiksmīgs romāns. Neveiksmīgi sakari. Plānoji kopā ar kādu, un tu visiem jau biji pateicis vai pateikusi, ka jums viss ir lieliski un ka drīz tiks svinētas kāzas. Bet pēkšņi vilšanās. Attiecības saīrst. Un tu lepnuma un prestiža vārdā saki, nu un, tu nebija tā vērta. Un priekš tā, lai kādam atriebtos, tu saki, tev šķiet, ka tu man esi vienīgā, es varu bildināt arī citu. Kad mēs šādi žonglējam ar cilvēkiem, atceries, ka šis cirks beigsies ļoti bēdīgi. Tālāk, neprognozējamais, jeb burvestība. Pasaulē pastāv burvestības, kad acīm redzami neatbilstoši cilvēki, kuri acīm redzami nav domāti viens otram, kaut kādā veidā tomēr ir kopā. Burvestības pazīmes ir tādas, ka, kad viņi ir kopā, viņi nevar ciest viens otru, bet, kad viņi pašķiras, viņi alkst viens pēc otra. Un tās ir mocības gan tad, kad viņi ir kopā, gan tad, kad viņi pašķiras. Kādā ukraiņu ģimenē bija daudz brāļu. Un viņiem kaimiņos dzīvoja kāda ģimene, kurā bija sieviete invalīde. Viņa bija miesās kroplīga, liels ķermenis, mazas rociņas, izkaltušas kājas, un viņa vienkārši sēdēja. Bija neiespējami viņu uztvert kā sievieti. Taču reiz 15-gadīgs puisītis no šīs lielās ģimenes sāka viņai palīdzēt.
Un reiz viņus pieķēra gultā. Viņam vaicāja, tu slims esi? Ko tu dari? Es viņu iemīlēju. Viņa brāļi viņu izvilka ārā, kā pienākas iekrāva un vaicāja, ko tu dari? Tu par viņu ņirgājies vai kā? Bet viņš beigās samaksāja lielu cenu. Viņu sita. Viņu mēģināja atrunāt. Viņš 2 vai 3 gadus zvērēja, ka mīl viņu un apprecējās. Apprecējās. Normāls, skaists puisis, 16 vai 18 gados. Un viņam blakus ir šī invalīde. Viņa atbrauca no Ukrainas uz Rīgu. Kā to saprast? Tas ir ļaunums un burvestības. Pēc tam viņa aizbrauca prom uz Ameriku, kur viņš pakārās. Viņš tur pakārās, bet viņa turpina sēdēt gultā un burties. Mums ar jums jājūt, kāpēc šis puisis uzķērās. Tāpēc, ka šeit nebija garīgā receptora, garīgā faktora, jeb antenas. Kad tu vispār nesaproti, kas atrodas tev blakus un ko tu dari. Atslēgs gan prāts, gan emocijas, gan gars. Lūk, tā ir burvestība. Kaut Dievs mums palīdzētu nekļūdīties, jo Dievs ir par laimīgām ģimenēm. Dievs rada mājas, un tieši Viņš mums dod šo scenāriju un celtniecības plānu. Novēlu katrai meitenei jaunajā paaudzē spēt saklausīt Dieva balsi. Novēlu, lai katra meitene, kas spēj saklausīt Dieva balsi, satiktos ar tādu pašu puisi, kurš zina Dievu un kalpo viņam. Lai garīgie satiekas ar garīgajiem, lai garā aklie tiekas ar garā aklajiem. Nevajag izmantot laulību kā glābšanās līdzekli. Jūs nekad neko tam līdzīgu nesastapsiet Bībelē. Laulība radīta citam mērķim. Glābšanu var iegūt baznīcā, glābšanu var iegūt arī šūniņās, bet nevajag izmantot ģimeni, jo ģimene domāta kam citam. Pirms iepazīties ar topošo dzīves biedru, rūpīgi iepazīsti pats sevi. Izveido savu pašportretu, veic pašnovērtējumu. Tavs personīgais potenciāls palīdzēs tev izveidot vērtību skalu un atbilstības līdzsvaru. Katrs putns izvēlas savas sugas pārstāvi. Pirms mēs iemīlam savu tuvāko, mums jāiemīl pašiem sevi un jāsagrauj nepilnvērtības komplekss. Lai Dievs mūs sargā no šiem slazdiem un vada mūs pa pareizo ceļu, lai mēs katrs sastaptu savu otro pusīti. Nākamajā programmā skatieties. Viņa stāv man blakus, uzliek savu roku man uz galvas un saka, kādi tev skaisti mati. Es pagriežos, varbūt man nevajag iet uz darbu. Jums šķiet, ka tikai prostitūtām jāsavaldzina savi klienti. Sievām būtu jāsavaldzina savi vīri.